Un pirms pāris dienām beidzās YouTube Premiums, un es skatos vīdaku un uzmetās reklāmu. Reklāmā Džekiņš tā saka, es gribu nomest 20 kg ar taukiem ātri. Un viņš ēd tur kaut kādu donatu, ja. Otrs Džekiņš saka, vai tu zini savu fasting laiku, un ja badošanās laiku? Un tad parasti es varu noskipot, un tad es tad noskipoju, un tā, nē. Un viņš tā bailām pastāstīs kaut ko tādu, ka es vienkārši gribēšu nospiest, nopirkt savu to programmu. Bet šodien es te gribu pastāstīt reāli par brīvu, kā tas viss strādā, kā es mammai esmu palīdzējis ar šo fastingu un dažām citām lietām nomest 14 kg. Un šādā veidā vienkārši justies labāk, gan vispārēji fiziski, gan mentāli. Un ja tev ir šādas problēmas, lieko svaru, vai tu vienkārši gribi katot vai kaut ko tam līdzīgi, vai saprast, kā tu tiešām vari to izdarīt, arī ja tev vienkārši nav liekais svars, bet kaut kad tu uzbalkosies un tad tu gribēsi katot, šis ir video priekš tevis. Šis fasting laiks, jeb badošanās laiks, ko stāstīja tajā reklāmā, īstenībā ir ļoti svarīgs, tā kā super svarīgs. Tāpēc, ka, principā, tu apēdi kalorijas, jeb enerģiju kaut kādu, ja? Un tad tu dienā arī patērē kaut kādu noteiktu enerģiju. To visu var kalkulatoros internetā izrēķināt, un, protams, tas nebūs precīzi, bet, principā, ja tu apēdi vairāk, nekā tu sadedzini dienā, tu augsts svarā. Es to parasti tagad daru, tāpēc, ka es gribu uzaudzēt šo svaru, un tajā pašā laikā es trenējos, lai šīs kalorijas, šīs masa, daļa no tām aiziet muskuļos. Bet, ja tu vēlies nomest svaru, tev vajag ēst vienkārši mazāk kalorijas, un tad kritīs lejā. Ja tu paliec šajā svarā, tu ēd tieši aptuveni to pašu. Un tavs ķermenis ir ļoti labs, lai noturētu savu svaru. Bet, ja tu viņu apmāni ar šo badošanos, ar mazāku laiku viņam iedod, kad viņš var dabūt šīs kalorijas, ir daudz vieglāk tev uzturēt mazākas kalorijas vai uzturēt tās kalorijas, ko tu vēlies. Tāpēc tad tev ir noteikts laiks, kad tu zini, ok, tagad man vienkārši jāfokusējas ēst labās lietas vai ēst tikai noteikti daudzumu. Un ja tu, piemēram, paņemt ļoti labs sadalījums, 16 stundas tu neēdi un 8 tu ēdi. Es personīgi tādu principā visu laiku daru, jau kādu gadu, varbūt pat vairāk. Un es balkoju arī ar to. Tas ir iespējams, bet ja tu mazāk to laiku uztaisi, tev ir vieglāk noturēt sevi kontrolē šajā brīdī. Un neēst to laiciņu augšā ir vienkārši mentāls tāds bišķiņ izaicinājums katru dienu, un tas nav tas pats, kas es uzēdīšu šodien no rīta kaut ko, un tad tu esi atvērts jau visam ēdienam, kas parādās tev dienā. Bez šī ierakstītā laika savā galvā, kur tu vari sākt ēst un kur tev jābeidz ēst, šīs 8 stundas es vismaz iesaku sākt ar to, tad nākamā lieta, ko mana mamma sāk darīt, ir sāk skaitīt kalorijas. Vienkārši es domāju, ja viņai sanāks, tas būtu arī labi, tāpēc, ka tagad es sāku skaitīt kalorijas, es nežēlīgi daudz iemācījos par šo visu, un ja tev ir iespēja tāda, vai tev ir tāda motivācija šajā brīdī pamēģināt, es tev iesaku. Tāpēc tad sapratīs, ok, tik ir tik kalorijas, tik ir tās kalorijas, un tagad viņi ēd daudz mazākās porcijās, bet jebkurā gadījumā viņi ir pēdus. Viņi jūtās pēdus. Un vēl viena lieta no šī visa ir tas, ka mēs izslēdzām tādas lietas, es vienkārši dzīvoju ģimenē un zināju tās lietas, kas ir sliktas. Es zināju tās lietas, kas reāli kaitē tev veselību. Un es sāku ar to, ka es izslēdzu sēkleļus. Tad es izslēdzu vismaz savā diētā cukuru un baltos miltus. Man mamma vienkārši sekoja tam, ko es darīju. Un tāpat arī, tagad viņi sāk skaitīt tās kalorijas, viņi saprata, ok, šeit ir tauki, viņas ir daudz vairāk kalorijas. Šī ir majonēze, tur piespied kaut vai bišķiņu, un tev ir krietni vairāk kalorijas, un tas vienkārši sabojā visu tavu diētu. Un, ok, to mēs izslēdzam no diētas, un tad mēs jutīsimies daudz labāk, daudz vieglāk varēs tās kalorijas uzturēt tajā daudzumā, kas ir vajadzīgs. Bum! Gatavs! Tad šodienas ieteikums, to, ko tev visticamāk ieteikt arī tajā kursā, protams, neesmu nopircis, neko neesmu skatījies, bet tas, kas reāli strādā, ir tas, ka saprast, kurā brīdī tu sāc ēst, kurā brīdī tu beidz ēst, tev ir bloks, kur tu ēd. Viņi gan jau arī ieteikti tev pačikot, paskatīt kalorijas, ja tā vari. Un ja nevari, vienkārši saprot šīs pamatlietas, ok, taukos ir daudz kalorijas, taukos visādās mēcēs tu neņemam, izslēdzam apstādes ēdienas, tur cukuru, baldos miltus un sēkleļus, un tos izslēdzam ārā. Ok, tagad, ja mums paliek tā foršāk, mēģinam ēst viens sastāvdaļas ēdienas, un automātiski tu vienkārši metīs svaru nost. Labi, varbūt sākumā tev tur neaizies, tur var flatlainot, un tu vienkārši nevar nomest vairāk svaru, bet ar tādām problēmām tu vari pačakot pirmo lieku apstāt, tur ir 1-1 coachings, vienkārši for free piesakies, ja tev ir problēmas, es tev varu palīdzēt tavā situācijā reāli, kas ir jāmaina, ja? Bet šīs lietas ir tās galvenās lietas, kas tiešām maina, kas maina kaut ko tādu, lai tu varētu tiešām nomest to svaru. Tā kā iesaku, salikt šito visu savā dzīvē, iesaku arī uztaisīt Google kalendāru, kur tu vari redzēt, kurā brīdī tu sākt ēst, kur ir tev pirmā maltīte, kur ir tev pēdējā maltīte, kur tev visi tie darbiņi sajiet. Tā kā paņem šos ieteikumus, ieliec savā dzīvē, ja tev šī motivācija, vajag nomest šo svaru, īpaši tagad jaunajā gadā tu saliksi apņemšanās, ja? Šis ir
pamatlietas, kas tev jābūt iekšā savā dzīvē, un tev pat īsti nekur nav jāskatās tālāk, tāpēc šis tiešām strādās, ja? Un, ja tas nestrādā, noteikti ieraksti komentārs, šis pilnīgs sūds, nekādīgi neiesaku pilnībā. Un, ja strādā, ierakstīju to. Tas ir viss priekš šī video, iesaku pačukot links aprakstā, tur ir noderīgas lietas. Bet rīt nebūs video, tā kā noteikti nospiedu sveikināt no poziņu, un lai es vidīšu nospiedu grīšu gaisā, aizsūtu savam draugam, cilvēks, viņam varētu šis noderēt. Un nāc ar mani izšaujamies caur atmosfērai.